Bet mērķis ir panākt to, ka tie studenti tiešām brauca mērķi studēt. Nevis izmanto šo iespēju nokļūt Latvijā caur šo procesu. Un mēs redzam, ka, diemžēl, ir augstskolas, kur ir šausmīgi liels atbīrumu skaits. Nu, nosaukums studijā. Reku mēs uztaisījām tabuliņu. Ja? Trešo valstu studenti pa izglītības iestādēm. Nu, tur ir kopā 39, tu 14 pietrūk vieta, bet viņām ir zem 10 studentu. Ja? Nu, pārējā šitien 25 saliktas. Nu. Kuras ir tās, kuras jūs turat aizdomās? Šādi te formulējumi rada iespēju, ka visas privātās augstskolas ir teiksim, vetams pār vienu kārti, bet problēmas ir, un es domāju tieši tas, ko Kozlovs kungs saka, ir jāsako līdzi ir atbirumam, jo atbirums rodās no kā tiešām no... Kur ir lielākais atbirums no šitā saraksta? Informācijas sistēma menedžmenta augstskolā ir vislielākais absolventu skaita kritums, bet kā arī viņi mūs informēja, tas esot arī daļa datu uzskaita specifikas un attiecīgi viņam vajadzētu parādīties. Un jūs šim skaidrojumam tā kā redzat pamatojumu? Mēs to redzēsim attiecīgi valsts izglītības informācijas sistēmās. Mēs pagājušā gadā 700 atteikumi, kur nesakrīt mērķis, viņi principā nerunā angliski. Viņi brauc šeit studēt, mācīties angļu valodā, bet viņu šīs zināšanas ne tuvu nav, lai... Kas dominēja šitas kontingents, kuras valstis? Indija. Indija dominējuši. Un ir augstskolas, kuras tiešām pieiet kvalitatīvi atlasē, un ir, kur šīs pārbaudas ir ļoti formālas, kur ir viegli krāpties, kuras pieiet ļoti pavirši atlasē. Un tas ir tas, ko mēs arī rosinām, ka visām augstskolām būtu jāpieiet nopietni atlasē. Jo, principā, pie mums brauc studēt nesekmīgi, tuvu nesekmīgiem. Viņi nevar iestāties savā valstī augstskolā, bet viņi brauc studēt uz ārzemēm. Nu, jūs saprotat, ka cilvēks, kurš ir ar vājām sekmēm studējis mājās, kuram ir vājas angļu valodas zināšanas, un tagad svešvalodā šeit apgūs bakalaura studiju programmu?